gribēju uzreiz pateikt, ka pēc visiem vārdiem, ka tiešām satieku vienā Japāņu izstāde Parīzi, bija atnākuši Japāņu klienti no Kumamoto City, kuri bija apģērbta tieši bija apāvi no zofas. Leginsi bija no kuku, svārciņi bija no Kaķis Šahurins un džempers bija manējs. Un tas bija par to, vai Japāņi zina, kas ir Latvija. Un patiesībā viņi ļoti mīl, ka tās valsts ir maziņš, un tas ir priekš viņiem uzreiz kaut kāda egzotika, un tas viņiem patīk, tāpēc, ka tas ir kaut kāds specifisks, kaut kāds savādāk no visas pasauli. Un es zinu, ka viņiem, piemēram, bija mode vienu laiku, kad es tikai sāku tur braukāt, piemēram, Skandināvu valsti. Un tad visur bija nosaukumi kafejnīcām un kaut kādām mazām veikaliem, piemēram, tur Kopenhāgen vai tur vēl kaut kā, vai Dānija, un Japāņu dizaineri paši radīja brands, kur bija nosaukumi vienkārši Skandināvu, viena no Skandināvu valstu valodu. Un tas ir, un tad, kad ir, piemēram, arī pareizi arī Elina teica, ka viņi tieši prasa to katrai mantiņai to kaut kādu apakšu, kaut kādu vesturi, un, piemēram, man arī vienreiz bija izgriezta tā kā ozola lapa. Principā es griežu, es nezināju, ka tā ir ozola lapa, bet tad, kad man saka jau prasīt, kas tas ir, kāpēc gan tieši tāda aplikācija, tad es izdomāju, jā, tas ir līdzīgi ozola lapai, un tad uzreiz radies vesels tas par to, ka ozols ir ļoti svarīgs Latvijā, un vispār tas ir, var teikt, ka ir tieši tā kā viens no simboliem un tā tālāk, un tas ir uzreiz, viņa liek pie tam, piemēram, var attaisīt par dizaineru, tas ir skaidrs, un pēc tam viss par dizainu, kas tur apakšā un tā tālāk, tas ir, tiešām priecīgi, un tā. Bet, nezinu, varbūt man nav video prezentācijas, vienīgi, ko varbūt pastāstīt, ja tas būtu interesanti, kā ja cilvēkam ir vēlēšana, kā var kļūst par dizaineru. Jūs, principā, jau tagad dzirdējat divi varianti, kā cilvēki vienkārši sagribēja darīt kaut ko citu un nokļuva arī dažus pat var pārdot tagad savas mantiņas daudz valstīs. Un es varu arī bišķiņ pastāstīt arī par to virtuvi, kā tas notiek, vienkārši varbūt vairāk. Vai ir varbūt uzreiz kaut kādi jautājumi par kaut ko citu? Nezinu. To arī labi beigās. Jā. Un, piemēram, arī, principā, es stāstīšu, un droši vien tas ir uzreiz var domāt ne tikai par modes dizainu, bet arī ar, jebkuru kaut kādu citu radītu dizainu priekšmetu, kā var tikt kaut kur un kā var to iesākt arī pat tad, kad liekas, ka kā tad es to iesākšu, man nav, piemēram, ne izglītības, ne kaut kādas līdzekļus, lai to darītu, bet viss ir iespējams, un kad ir jau doma, tad pēkšņi no visām pusēm pēkšņi kāds kaut ko piedāvā tieši uz to tēmu, un atrodās arī, nezinu, kaut kādā brīnumaina veida nauda, vai cilvēks vienkārši uztais kaut ko, ja viņš grib kaut ko uztaisīt ar savām, es nezinu, rokām, vai vismaz ar savu domu, tad ir arī tā kā arī man notiek, es arī esmu pēc izglītības, neesmu dizaineri, es esmu filoloģi, koriešu valodu filoloģis, pabeidzu universitāti, bet vienu dienu tikpat arī, kā, es nezinu, Elīnu, kā Kuku brands, vienkārši es saprotu, ka es biju arī modeli un saprotu, ka es vilku ļoti daudz drēbes un man gribās tomēr bišķiņ viņas kaut kā, bišķiņ, ja būtu savādāk, būtu vēl labāk. Un tad ir pēc tam, protams, padomāju, kāpēc gan vajag pārtaisīt, kad varu kaut ko savu uztaisīt. Un tad uztaisīju pirmo kolekciju, kur arī, principā, vienalga tā bija saistība ar to pašu koriešu valodu. Es tur varēju, vismaz bišķiņ kaut ko nopilnīt, strādājot arī kā modeli. Un tad to, principā, arī to nopirkt to audumu, tagad nav tik sarežģīti. Un uztaisīju burtiski kaut kāds 10 modeļu. 10, kā tagad saka, lukus, tas ir kaut kāda augšiņa un apakšiņa. Un tieši uzreiz parādies, ka tur ir kaut kāda vieta, kaut kāda kafejnīca pilnīgi, kur var parādīt to, uztaisīt skati. Un pēc tā skati uzreiz pēkšņi parādies starp draugiem cilvēki, kur grib nopirkt.
Un tad tie cilvēki arī, par jebkuru, nu, ne tikai drēbes, es domāju, arī tikpat, protams, kurpes, bikses vai kaut kāda, es nezinu, tur, piemēram, pulksteņu, siksniņu vai vēl kaut kā pēkšņi parādās starp draugiem un pēc tam draugu draugiem, un tagad vispār ir viegli caur sociālajiem tikliem, vienīgi nav viegli varbūt ar apģērbu kolekciju, tomēr, nu, tas ir bišķi sarežģītāk nekā ar vienu dizainu mantiņu. Un tad parādījās bišķiņa nauda, lai, piemēram, nopirkt kaut kādu pirmo šujmašīnu, otru šujmašīnu, un tad uztaisīt galu galā darbnīcu. Un tad taisot uz klientiem, arī saprotu, ka principā gribās jau vairāk arī tomēr taisīt to, ko pašam gribās taisīt, un tad piedāvāt jau kaut ko gatavu. Un tas arī saucās pret-a-porter, un ar to viņi arī atšķirās no var teikt, atkuķur, kad cilvēks atnāc un pasūta kaut ko sev speciāli, un tā drēbe var top 2 nedēļas mēnesi, un ja ir drēbes jau, piemēram, kolekcija ir gatava, tad ir jau piegriezna, un tā katra drēbju gabaliņš viņu var taisīt tikai, piemēram, 3 dienas, 1 dienu. Tas ir ļoti ātri un ļoti vienkārši cilvēkam vai patīk, vai nepatīk, viņš pērk vai nepērk. Un tad ir, pamazam es sāku domāt, nu kā tad tālāk, nu, piemēram, tajā laikā vēl nebija veikala, kur varēja atdot drēbes un pārdot. Parasti, nu, pārdevās tajā laikā tikai kaut kāda ārzemju drēbes vai nekas nebija. Un tad uz mūsu nepieradinātas modes asamblēju atbrauc pret-a-porter prezidents, vienkārši ciemos, nezinu, apskatīties, kas ir Latvija un vai tie ir dizaineri. Un tad viņš nejauši satiekamies, un tad viņš teica, ka ir 2 ceļi. Ja gribi palikt, piemēram, slavens, nu, dizainers grib palikt slavens, tad viņiem jābrauc un jāmēģina tikt Parīzes skatēs. Bet tas nav tik vienkārši ceļš. Var tikt, samaksājot milzīgu naudu, tas ir, es nezinu, es varbūt tagad pat vairs nezinu, jau sen uzzināju, kaut kā sakot no 15,000 un uz augšu, tas ir vispirms milzīga nauda, bet arī ir tāds variants, ka tu tiksi uz to skati, bet tev uzliks, piemēram, tā Fashion Week, viņi, nu, notiek, nu, tur nedēļu un cik dienas, katru dienu ir skats, no rīta līdz vakarām. Un jauno iesācēju uzliks, piemēram, trešdien vai otrdien, nu, nezinu, tur 10 no rīta. Un tad, protams, 10 no rīta, otrdien ļoti maza iespēja, ka atnāks kādi žurnālisti, ceļš uz nezināmu vārdu, un atnāks kaut kāda bairi vispār principā nenāk uz skatiem, tāpēc, ka nu nevar pasūtīt tikai redzot drēbes uz mēli. Un principā visiem skatiem ir tieši mērķis, lai par teviem uzraksta. Un ja uzraksta ļoti labajā, piemēram, izdevumu Vogā vai vēl kaut kur, tas nozīmē, ka jau bairiem visiem sagribēsies pirkt. Bet es vēl nepabeidzu, ka tur, piemēram, nu, tas notiek otrdien no rīta, neviens neatnāks. Tad cilvēks atkal samaksā nākamo sezonu vēl tikpat daudz, un varbūt viņi jau uzliks labākajā laikā. Un tad no 3. reize galu galā varbūt atnāks tie žurnālisti un uzrakstīs, un tas tomēr dizaineris talantīgs, viņu uzrakstīs. Un tad būs jautājums, ok, mēs super dizaineris, bet kur viņu var nopirkt? Pie visa tā vēl jātur tajā paša Parīze vēl showroomu, tāpēc, ka uz Latviju pasūtīt neviens nebrauks. Un tad pēc skati visiem būs zināms, ka, piemēram, tam dizaineram showrooms atrodas Parīze. Un tad, ja tā showrooma nav un nauda jau beidzās, tad jau principā nav kur pasūtīt. Un tad pie visa klāt ir tas showrooms, un tad tur jau var nākt bairi un pasūtīt, un tad nu, jau notiek tālāk dizaineris brauc uz māju, saražo un sūt pa klientiem. Bet ir arī atkal otrais ceļš, kas ir, ja tomēr gribās ne cik vārdu, bet tā, lai cilvēki tomēr valkā un nesā, un tad var braukt uz trade showiem. Un trade shows notiek arī kurpiem, arī visiem drēbiem. Parasti ir, tā kā ir 2 sezoni, notiek 2 reizes gadā. Un tad var, protams, caur konkursiem vinnēt vietu, piemēram, kaut kādu trade show bezmaksas, var no sākuma sameklēt kaut kādu nepareizu vai daudz maz pareizu trade show,
kur varbūt arī kaut kāda netik laba vieta var atstāvēt, bet vienmēr notiek tā, kā tam jānotiek, un kad cilvēks gatavs, tad kaut kas notiek tālāk. Man, piemēram, pirmā izstāde bija pilnīgi tiešām kaut kādā 4. 5. stāvā milzīgās halles, kur pat bairi nav vairs spēks tur, aiziet līdz turien, bet tur man atkal sameklēja no labā trade show, bet tas jau vairāk saucas par showroomu, neliela un ļoti piemērota priekš maniem, piemēram, līdzekļus, ko var samaksāt, un aicināja pie seviem. Un tā bieži vien notiek. Tie aģenti staigā un meklē tieši viņiem piemērot pēc stila dizaineru, tā tālāk. Un tad ir no nākamā reizes, piemēram, var tikt jau kaut kāda vieta, kur tiešām tieši tavam stilām, kaut kāda tur piemērotā vieta. Un vai atkal, piemēram, tā kā notiek ar Japānu, tas arī jauši bija, piemēram, piedāvājums no mūsu tirdzniecības kameras pirmo reizi braukt dizaineriem, sākumā piedalīties konkursā, Eiropas konkursā, un tie, kas vinēja, tad varēja braukt bezmaksas uz Japānu, vienīgi bija jāsamaksā ceļu un atvest kolekciju. Un tad nokļūst tā izstādi, un tas ir tiešām milzīgi izpalīdzēja. Un tad jau arī atkal nāk klienti, viņi var pasūtīt, var nepasūtīt. Un, protams, no sākuma it kā mums teica, ka Japāņi ļoti uzmanīgi, viņi ļoti piesardzīgi, teiksim, un ka viņi no pirmā reize varbūt arī var nepasūtīt, ja arī viņiem patīk. Tāpēc, ka no kurien jūs esat, vai jūs esat tiešām katru gadu, vai jūs nepazudīsiet nākamreiz un tā tālāk. Bet tomēr arī no pirmā reize notiek tā, kā pasūtīja. Un tad ir vienkārši otrā lieta, ka to visu vajag paņemt, visi tie pasūtījumi, atbraukt uz Latviju un spēt to arī saražot. Un saražot tas nozīmē, ka jābūt iespēja to audumu, no kura uztaisīt paraugs, ka viņi ir iespēja pasūtīt tik, cik vajag. Un arī ir tāda lieta, piemēram, ka dažreiz ir viena krāsa, ir kaut kāda zaļā, un pasūtījums ir, piemēram, 10 gabals, bet audumu minimumu rūpnīca ražo tikai, piemēram, ne uz 10 gabaliem, bet uz 300 gabaliem. Un tad jāizdomā, kā tikt ar to gala un tā tālāk. Un tas ir viss pa ceļam, bet viss ir, principā, var atrisināt, var atrast pēc tam ražotāju, kur ne tik daudz ražo, un tad ir dažreiz brīnumaini veidi, no 3., 4. reize, kad tur prasa pēkšņi atveras durvis, un saka, ka nē, tomēr noliktava ir arī mazāk. Un tas, principā, viss ir patiesībā, tad ienāc dizaineri un ražotāji līdz ražošanai, aizsūt, un tā principā, ir tāda virtuvīte, kādam tas. Paldies. Varbūt ir kaut kādi jautājumi. Es ražoju Latvijā. Es domāju, ka tas ir arī, man liekas, ka tas ir arī sajūta no kaut kāda manta, kad viņa nav saražota Ķīnā, ka tur ir kaut kas vēl klāt, un tās meitenes manējas, kuras šuji, viņi nav tur izmocīti, ka tur ķiniešu meitenes, kas ir tur strādā, varbūt par, es nezinu, tur kaut kādos apstākļos un tā tālāk. Ir tomēr, mums varbūt nav tas lielas kultūras, kā Itālijā ražošanas, drēbju ražošanas, bet tomēr ir, un tagad ļoti daudz rūpnīcas arī ne tikai Rīgā, bet arī kaut kur rajonos, un kvalitāti var dabūt arī brīnišķīgi, ja sagribās, un lai tiešām var atrast. Un tomēr Latvija, un es par to, lai tomēr šitien vairojas tas ražošanas un uz vietas, lai mums pašiem visiem uzreiz arī skaistāk dzīvot. Kad cilvēks strādā arī uzreiz, man liekas, vismaz mēģina, protams, ja pasūtīs kaut kādiem tūkstošiem, nezinu, ko darīšu, bet varbūt arī tad, arī pirmoreiz es nezināju, ko darīt, kad man bija ar rokām, es pēdējā mirklī uzlieku aplikāciju un pati
vienkārši ar primitīvu uz priekšu ar adatiņu piešu kaut kāda vilnas gabaliņu uz ķikrekliņu, un pēc tam izradies, ka man tieši to pasūtīja kaut kur pa 500 gabaliem, un es pēc tam nevarēju atrast cilvēkus, kurš ar rokam piešu uz to, man šuj visi auklis manam bērnam, un vienkārši, visiem pa mājām jau bija izdots, un tas bija, es vairs to nedaru. tik. Vajag tomēr tā izdarīt tā, lai es noteikti zinu, ka viss tas varētu kaut kur ielikt un cilvēki tiešām to spēs izdarīt. Tikai paraugs ir šūts arī no audumu paraugiem, ko es atrodu, piemēram, Itālija ir arī, viss sākās, visa mode sākās, teiksim, tā, ka es tagad, pat kā bija Milāna uz audumu izstādi un izvēlējos audumu nākamai vasarai. Tas nozīmē, ka jau gadu iepriekš. Moda sākās gadu iepriekš, tāpēc, ka tieši audumnieki piedāvā visas krāsas, kas būs pēc gada, visas faktūras, kas būs pēc gada. Principā modas māksliniekiem jau vairs nav ko darīt, kā vienkārši tikai, jau daudz vieglāk, tāpēc, ka, jau ir, viss, ko mēs izvēlējamies, tas ir jau izvēlēts no tā, kas būs mode, tur nevar kļūdīties, un tad ir, tad tas paraugs atnāks, bet vienīgi tie paraugi arī tie audumnieki, viņi neražo uzreiz visas krāsas, viņi tikai saražo vienu krāsu. Un, diemžēl, man dažreiz arī saka, ka, piemēram, man kolekcijas pa tumšu, bet arī itāļi to gabalu, kur viņi var iedot cilvēkiem uz paraugiem, viņi ir arī, piemēram, brunā krāsa, cita nav. Un tikai pēc tam, ja, piemēram, es dabūju pasūtījumu no Japāņiem kaut kāda rozā krāsa, tad jau es rakstu tajā rūpnīca, tikai tad viņi saražo rozā baļķi, krāso uzreiz veselu baļķi, protams, ne dažas metrus, un tad var to dabūt uz šeinu un tālāk, jau tāda veida. Tas viss ir tāds process, un viss ir notiek gadu iepriekš. Man jau līdz mājām jāuztais arī pašu kolekciju, piemēram, līdz māja beigām, nākam vasaru. Tā ir tāda mašinērija. Vienalga, cik ir cilvēks, pat no viena auduma, 100 cilvēks uztaisīs mantiņu, un katram būs vienalga savādāk. Tā sajūta būs savādāk dizains, un protams, bet tad ir notiek tas, kas notiek ar kuku. Viņi paši izdomā un uzdrukā audumu. To arī var darīt, jā, protams, bet man, piemēram, patīk vienkrāsaini audumi, un tieši nekādi, lai no viņiem kaut ko būvēt. Tad ir tikai tad rodās ideja, kad jūt to audumu. Un arī pat, piemēram, pasūt, ka kolekcijas uztaisīt brunā, bet pasūt rozā, un es pati nevaru atpazīst savas drēbes, kad viņi jau karājas citās krāsas. Viņi pilnīgi izmainās. Piemēram, Japāna ir ļoti interesanti. Veikali, tie universāli veikali, viņiem ir ļoti daudz. Tur blakus burtiski varētu būt uz vienu laukumu 3-4 blakus, kaut kāds liels, milzīgs department store. Un viņiem ir starp seviem ir pat kaut kā, es nezinu, kā viņi to sarunā, vai viņiem ir sapulcs. Viņi sarunā, ka, piemēram, Isetan pardod, piemēram, zaļā krāsa, vairāk zaļa dzeltena, tad ir, piemēram, blakus Odaikju department store pardod zilo dzelteno, un tā tālāk viņiem pat ir, lai arī sevišķi nekauties, tad viņi tur pat sadala bišķiņi kaut kādas lietas, tāpēc, ka vienalga ir pārsvara pārdodas tie paši vārdi, tie paši tur brendi un tā tālāk. Man ir cilvēki, es izdomāju, tad man ir piegriezēji, kuru man tiešām saprot, un man skices ir diezgan neveiklas, bet es vismaz saprotu, kur var uztaisīt, piemēram, kaut kādu villi, pat cik varbūt, es nezinu, tas ir skaidrs, ka nevar savienot tur roku ar kāju, bet tik tālu, ja, es arī zīmēju, man ļoti svarīgi arī, kur tā villīte iet. Un tad viņi jau ir tālāk, es noteikti tad esmu uz laikošanu. Un tāpēc, ka tas proporcijas nekad nevar uzzīmēt precīzi, un katrais piegriezējs, viņiem ir sava doma vienmēr, un tad uz to laikošanu var tomēr visu to salabot, salikt tā, kā jums gribās, jūsu proporcijas. Un
tālāk tas iet pie šuvēm. Nu, var teikt, tā ir komanda, bet ar dizainu tikai sanāk, kā Es demokratiski visiem jautāju, vai jums ir patīk, bet pēc tam tomēr nolēmu es. Bet principā es tagad varbūt bišķiņi vairāk klausos, tāpēc, ka tas ir arī aizgāja mūsu veikalos. Un man ir dažreiz, es izdomāju, bet man svarīgi arī tomēr dzirdēt, kāda veida cilvēkiem patīk, piemēram, vai tas iet vairāk, piemēram, uz plašu, vai tas ir, es vienalga pieļauju, ka es arī taisu mans, kas neaizies, piemēram, plašāk, kas būs šaurāk, bet man tā gribas, un es tomēr arī tādu slaidu, un dažreiz pat iznāk otrādi, bet labāk tiešām klausīties sev, bet arī jautāt, tas tomēr dod arī dažreiz pat kaut kādas sikumiņas, es prasu, vai atstāt vai nē, bet man pašai smieklīgi, ka dažreiz viņi saka, jā, noteikti atstāt, un es jāņem nost, ja visiem patīk, tad tas ir pārāk skaisti, un tad nevajag, vajag bišķiņi arī, lai nepareizi būtu, Jā, un tas bija, protams, arī no auduma. Man nav tā kā, piemēram, daudz dizaineriem, viņi iesapņo, piemēram, kaut kādu dīvu no 60. gadiem, un tad tā kā apģērb viņu. Man arī vairāk patīk droši vien skatīties visu sākot no filmām un kaut ko apēst garšīgu, un tad pēc tam tas viss savarās un kaut kā iznāk ārā. Bet tas aplis man tieši arī ir kaut kāda, man patīk, kad es redzu sievieti, kura iet tā kā kuniņā kaut kādā tādā, un, piemēram, kaut kāds kājiņas, no tā kuniņa ir kājiņas tikai un smuka gala. Es nezinu, man visu laiku mēģinu, es katru kolekciju gandrīz lieku to apaļo metalīti, un man liekas, ka vēl nav ideāli. Es vēl nākamreiz atkal mēģināšu, lai tas būtu vēl kaut kā seksīgāk, vēl apaļīgāk, bet tomēr arī tad tur ir divi gali, kad ir apaļāk, tad ir, lai tomēr nepataist cilvēku lielāk. Un tad ir taisa mazāk, tad nav tas aplis. Un tas ir visu laiku, tad tu ar seviem runā līdz tam ideālam. Principā es ļoti daudz tās drēbes mēru uz seviem, bet nevaru tomēr velkāt. Jā, un tad es tomēr tiešām nevilku. Man arī bišķiņ, protams, ir, es pārdzīvoju to mantu, man prieks, kad es redzu uz kādu cilvēku, bet uz seviem jau, es jau izdzīvoju to, man jau vairs, jau kaut ko tā.